Arhimēda spēks vienmēr vērsts uz augšu. Nē. Jā. Jāni pastāst par fiziku. Fizika ir ļoti laba. Jā. Bez fizikas mēs cilvēki, vienkāršie cilvēki, kā es teiktu, nespētu dzīvot. Saprot, Mārtiņ? Pasaki, kāpēc? Jo fizika ir ļoti svarīga, sevišķi Arhimēda spēks. Ja mēs nezinātu, kas ir Arhimēda spēks, mēs nemācētu peldēt. Tāpēc es 7 gadu vecumā iemācījos sākumā peldēt. Sākumā iemācījos, kas ir Arhimēda spēks. Tikai tad es iemācījos peldēt. Jo saproti, lai peldētu, tur jāzina teorētiskās zināšanas, kā tev pareizi peldēt, kādu ķermeņa formu ieņemt un kā... Tāpēc kamena lido, tādāk viņam nelidot, viņa mācētu fiziku. Viņa spārni ir par mazu priekš ķermeņa. Paskaidro viņai fiziku. Nē, tātad kamenei, saprotiet, kamenei ir ļoti ātri spārni. Tas veicina gaisa pretestību, vai ne? Viņa tāpēc arī kustina, piemēram, skaties, kā lido vanaks, viņam ir spārni plati, vai ne? Nu, tāpēc viņš var kustināt viņu slēnāk, var pikēt. Ar kamene tā nevar, ja viņa nekustinās spārnus, viņa, ķipa gribēs planēt, vai ne? Tas saprati, viņa vienkārši nokritīs uz zemes, un tad mēs cilvēki viņai uzkāpsim ar kāju virsū, vai ne? Jā, es atceros, kā es maziņš paņēmu ar plaukstu šādi kameni, tieši ar viņu un maiti iekot plaukstā. Jā, tas man ļoti sāpēja par fizikai, es saprotu. Ir īpaši šīs te visas kustības. Tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs mūsu dzīvē. Pastāst, kā pareizi peldēt. Pareizi peldēt. Nu, skaties, tu paņem, vai ne, uzkāp uz lejas un krīt ar galvu uz leju, vai ne? Un tad galvenais nekusties, grimst uz leju. Tā tu iegūsti 3. vietu vismaz peldēšanas sacensībās. Pirmā būs akmenim, otrā būs cirvim, 3. būs tev, vai ne? Jā, tā visādi fizika. Tātad mēs šobrīd runājam par Arhimēda spēku. Arhimēda spēks ir spēks, kas darbojas uz šķidrumā iegrandētu ķermeni, kas ir iegrandēts šķidrumā, vai ne? Tieši to jautājumu es lasīju. Tātad, vai ne? Un tas nozīmē to, ka Arhimēda spēku mēs varētu arī saukt par cēlē spēku, jo iegrandētam ķermenim šķidrumā viņš ir, rodas tā kā, gaisā būtu gaisa pretestība, vai ne? Bet toties ūdenī, tā būtu... Jā, viss, paldies. Fizika beidzās.